Tā, 27. aprīlis. 27. aprīlis. Pirmdien. Tas ir kafija, rīts. 7 var teikt. Man jāvaru studio. Jo es vienkārši jau kādu labu laiku viņi taču to ģeneratoru prasto mēģina uztaisīt uz ļoti mazu voltāžu, lai viņš strādāt kā mišīna spūle. Un tā efekta, tā doma vienkārši sekojuši. No sākuma gribēju uztaisīt divu tinumiņu, katrā uz katru pusi, jā. Vidējais, 2 tinumiņi un vēl plus 1 vījums. Tas ir 3 tinumi, bet lai mazāks voltāžs varētu dabūt ģenerāciju jaudīgāk. Man īpaši nekas nesanāca. Kaut kas negribēs, īpaši nekas nesanāca. Tad es uztaisīju vienkārši 2 tinumiņus, ka 1, 2 tinumi, bet ar platlēnti. Plata tāda daudzam dzīslām, tas no ātra diska, tā šleifas. Pietuvināšu. Okay. Tā. Šitā pietuvināšu. Tāds pietuvināju. Šitie ir Germānija transtoriņi, 2 transtoriņi, GT321V, jā. Emiteri te kopā, kolektoriņi te tā izliek, uz kolektoriņam iet iekšā, un bāze, pēc pūlītes. Te nekur nav. Šeit ir plusvadiņš nāk, un te ir šitā, te tinumiņi te ir. Viens, 2, 3, 4 vījumi, un te ir, no tā spoles te nāk 3 vījumi. Un starp diviem tiem kolektoriem ir kondensators 1500 pifarāti. Bet tas ir kaut vienīgais, kas tā normāli rezinējās, vienīgais kondensators no visiem. Kondensatori kaut kādīgi sūdīgi rezinējās. Īstenībā diezgan kvalitīvs kondensators vajag. Kvalitīvs kondensators rezonants. Uz 300 kHz vai rezonants ļoti smuku. Netaisīt trokšņus visādas tur. Paša rezonants neveidotas. Tā. Un tā. Tādā piškā. No sākuma es taisīju šito spūlīti. Šajā spūlīti. Kur tie 2 vījumi plus iekšā. Un mēģināju. Un es gribēju taisīt, piemēram, tas ir emitieris ir mīnus. Tas ir kolektori, emitieris ir plus, ir tas PNP transistors. Un mīnus nāk uz kolektoru mīnus iekšā. Un te vienkārši caur šito mazo trafikām, caur trafikam ir 4 tinumi pa vidu nāk caur 10 km resistori no mīnus, jā, ok. Un kondensatoriņš iet tas no bāzes, no šitā vidējā, kas ir šitas transformators, var teikt, uz zemi, uz cito iet kondensatoriņš 5 sniferāti. Tā barojās ar 3 ohm resistoriņš, te tā barošana bloks, te atrodas, un te atrodas arī indikators, kad ir gaisma diodīga dēļ sakanā, kad strādā. Vismā tā. Kas mums te ir? Un pieslēgums tieši pie kolektoriem, pieslēgums pēc rezonanses spolu. Rezonanses spolu vienkārši iet caur šiem tinumiem atpakaļ uz to ģeneratoru. Schēma ļoti prasta, jā, bet vienkārši bija doma, ka Germānija transistoru vienkārši varētu strādāt no 1 volta. No 1 volta šreiz strādā, bet no 1 volta, lai varētu strādāt, bet lai būtu pietiekami jauda, lai varētu ārstēt kaut kam līdzīgi. Rezonants, tādas fantāzijas ir. Kaut kādu marasmu slimo, kaut ko fantazē, un
un īpaši kaut dēļ, nu, sanāk tev kaut kas sanāk, bet kaut kāds stulbs domas galvā ienāk tāds, tā kā vecam marazmatķim, un tu viņus realizē, un viņas daļai strādā, Vai nu strādā nu, pirms strādā uz zem voltāžu, tam līdzīgi, bet bija kā pietiekami jā, bet signāls ir šausmīgs. Vai kaut kas cits ir ideāls signāls, bet nav pietiekami jau, nu, kaut ko, nu, tādā. Tu nevari nekādīgi to dabūt to gandrīto rezultātu, no tā. Tā. Es ieslēdzu šo ģeneratoru visas poles, kas bija, tas ir 200 kHz, šitās 300 kHz, šitā, kas tas pole, te ir 400 kHz, lejā tā oranžā tā ir 200 kHz, un šitā ir 330. Nu, šie līdzīgs efekts šitā divās polīs. Šitā vienkārši ir tāda, nu, bubļiks, šitā ir plakana. Šitā ir lielā kapacitāte, šitā ir mazā kapacitāte. Un šitā, ka mēs mazā kapacitāte strādā bišķi švakā. Kas vēl tāds? Es jau par šo laiku, es šito iekšā mēģināju uztaisīt arī uz TDA mikrēnu, uz schēmiņu taisīju. TDA, redaktors un tam līdzīgi visi iekšējais mikrēnu mēģināju. Šādi, ar trafu mēģināju, ar trafu vispār nekas nesanāca. Vispār nekas nesanāca, es domāju, ka būs arī kaut kāda marasmas slibojuma, es domāju, ka kaut ko es uztaisīšu mazu jaudu, ģenerēs, lai uz mazu voltāžu, lai no 4 voltiem normāli strādā, var pat 3 voltiem varētu strādāt. Tas ir lai no viena litija baterijas viņi varētu normāli turbināt, no 3 līdz 4 voltiem varētu normāli strādāt. Tas arī nesnāca. Labi, izslēgsim to ģeneratoru. Tā. Izstāsti tā. Tā, iešu tagad atpakaļ. Iešu zoom. Tā. Tā. Tā izslēdzam fotografu. Tā. Kaut kas parādās. Te ir, var redzēt, to nevar redzēt. Tā. Neko te viss neredzēs. Labi, redzēs tā. Te ir miliampērs, kas rāda. Tagad man uzlikts 60 miliampērā. Tā. Cik viņš nesmaks. Šito man nevajag. Šito man arī nevajag. Instrumentu liekas ļoti daudz gold. Visās detaļas ļoti liekas daudz. Tā. Tas liekas ir. Tā bišķiņus. Šitiem ir tāda pat schēmiņa. Vienkārši ir uz 2 transistoriņiem. Tas ir bet viņš strādā arī. Bet te 3 volti un nav pietiekami jauda. Vienkārši nav pietiekami jauda uz 5 voltiem. Vispār nav pietiekami jauda. Nāk 100 miliampērs, vajag 150 miliampērs. Tāpēc es to taisu, tāpēc, ka tās ir no ekonomiskās spuldzītē karēs transistori tie 1302, jā, 1302. Augstspieguma transistori, tas uz 1000 voltiem. Un strādās zemsprieguma režīmā. Te ir varošana, 3 tīnumi, 2 iekšā. Un es to, kas ir tās, tur 3, vispār strādās švakās. Es gribēju labāk kaut tā. Tā paroklis es izslēgšu tagad caur 12 volt. Man iet caur šito, kas traucē. Satīt. Redz, ka viņš nestrādā. Redz, nestrādā, netraucē. Tā, paņemsim tā. 12 volt parokli.
Izslēdzam. Strādā. Neredzu. Es tagad kaut ko esmu pazaudējis. Kontakts nav kāds vadiņš, un izkrits ārā. Šis kas tas tāds. Nav kāds pieturiņš. Izgājis ārā. Izgājis ārā. Vadiņš. Tā, kur viņš ir vajadzīgs? Jā, viņš te vajadzīgs te. Iekšā. Tā. Apakt pagāja. Tā. Tā, tas ir. Un tas nepareizā vietā stāv. Tā. Ģenerācija notiek. Tā, kas var redzēt. Ģenerācija notiek, jā. 622 kHz. 622 kHz. Kaut kā ģenerācija notiek. 9 volti. Kur spulmens strādā? Kur spulmens strādā? Šitā. Es neredzu, kur man spulmens. Man šitā spulmens strādā. Šitā spulmens strādā. Un es pēc te voltāžu. Man ir 27, bet nestrādā tur tas. Otrais tāds vaļā ir. Jūsī. Man šis nepievienots. Iedegās. Iedegās. Tā. Tā spulīte, kur redzēt, ka deg. Redzēt, ka deg viņi. Un paprasīsimies tagad oscilogrammu, kā izstās. Oscilogrammu izstās šādi. Tā, pilsi klāt. Tas ir visgrūtāk vīdzināt tā. Tuvāk. Ok. Viņš, tā ir, es vienkārši vislielāko voltāžu, tur kā 9 volti ir, jā. Es tur bišķi samazinu. Līdz 150 mA. 150, jo man vairāk nevajag. 150 mA. Redziet, te var uztaisīt līdz 326 mA. 330, tas ir ļoti labi. Jo pārējos es, kad taisies, nevarēju dabūt vairāk par 100 mA. Vienalga, cik voltāžu liek, vairāk par 100 mA. Te vismaz tu 300 mA. Tas ir labi. Nav tas sinus. Tas sinus nav. Tas zilais ir, kas nāk uz iekšā. Tur vajadzētu jau likt kā vairāk. Tur vajadzētu kaut kādu starp tolināt. Te pielikt klāt 5 pifrātu. 2 nifrātu. Tur ir 2 nifrātu pieliek. Vēl klāt 2 nifrātu. Izstās normāli, redziet. Sinus skaists ir. Kondensators tikai šeit. Nē, tur noņem nost, strādā. Kaut kāda glukaina kondensatora vispār viss ir, jā. Tad viņš strādā, rezonants, tad viņi nestrādā. Man grib pateikt tā. Bišķi palānām. 150 mA. Un tagad jāpalielina voltāžu. Man ir 20 volti amplitūda uz 150. Bišķi padā. 50 mA. Tas viens ohms. 50 mA. 9,6 volti. Tas ir,
un 150 mAh. Ja mēs tā pārietinām jaudu, viņš no otru telefonu, kalkulātoru. Tā kalkulators tā, bet tas voltāžs nokritās. Un te viņš staigā. Ir. Konteksts varbūt nav. Tas kondensators nav jāpielūdis. Nē, es esmu satīcēs. Pa daudz atkal. Redz, šit kaut kādi 150 mAh. Fāzi izmainīt fāzi, man tagad 12 volti. Vienkārši variants tāds, ka man... tas kondensators. Es kustinu. Man viss tas pasākums mainās. Tur visas mainās. Uz šitos polu, jo viņam maz kapacitāte. Jā. Atlūza, man vadiņš atlūza. Vispār nekas nav. 6 kHz. Negribu, vispār negribu. Man te ir šito pīlis un te klāt. Milzīgi te tādu. Ok. Jāpagriež te 150 mAh. 150 mAh. Šito tikai šito spūli, tā ir viņam ļoti maz kapacitāte, un viņi kaut kā tās tagad. Vai mēs vēlēsim 150 mazāk. Labi, vērties tā. Patēriņš man ir te lejā, tas ir tagad voltāžs, cik man tur ir. Testeri pārbaudīt, cik man tur voltāžs krītās. 20 volts, paskatīsimies, cik man rāda. Tā. Oi, nokritās. Kamēr es kustināju, man nokritās. Nu. O šitādu marasmu es nodarbojos. Man... Tagad viss pazudā kaut. Un es kaut kā šitās laiku šitiem transferiem mocos. Viņi strādā, viņi nestrādā. Viņi strādā, manā. Nu. Galvenais, ka šitā schēma ģenerējās arī, tad es uztaisīju bez spriegu, viņš ģenerējās. Vispār nekas nebija pilnīgs. Tā. Nē, varbūt ir kāds konteksts man nav vienkārši tajā spūlē, pašā tajā spūlē. Varbūt šis spūle vienkārši konteksts beigti. Arī var variants kā būt. Varbūt kā variants. Kāds vadiņš beigts ir. Jo tad var būt arī tāda fiša, kad būtu jāpastie vadiņi, es viņas... Nē, nav beigti. Dažreiz pārtrūkst vadiņš, un es te vienkārši ratos. Un varētu būt, ka beigti man ir tā spūles, jāpārlūdies spūles kābels. Jo gadīties, ka tas kābels kaut kur ir pārtrūkts vadiņš. Nu, kaut kur vai ilūzes, tam līdzīgi. Tā vispār var būt.
Jo tā es vienīgi šo spolu, visu, es viņu lietoju jau 10 gadus to spolu, un gadījis 10 gadus. Nu, 9, nu, vispār 10, jā. Vadiņu neesmu mainījis par 10 gadiem. Var gadīt, ka vadiņš kaut kur ielūzis ir, mikroflais ir. Un tāpēc man te testu mocos. Tā. 150 mAh. 150 mAh. Nu, reiķināsim 18 volti. Tā. Tā 18 volti. Reiz 0,15. Nu, tas ir 2,7 vati. 2,7 vati. Patēriņš šī te ir kaut kāda tur ir 60 kopā, un tas ir 25 mAh. Patēriņš ir, man ir 12 volt, bet strāles stabilizēt, bet reiķināt visu 12 volts. Tā reiķināt 12 voltus reiz 0,025 ir 0,3 vati. Tas ir nozīmē, ka man jau ir principā tāda 10 reizes lielāka jauda. Patēriņš ļoti maziņš, normāls, bet normāli, tas ir 25 mAh. Bet nāk ārā vismaz par 150 mAh nāk ārā. Ja pieņemsim, tur pacēt, labi, kvadrāts, man ir kvadrāts te ir 7 volti reiz 53 mAh. 0,053. Tas ir 0,37 vati, 0,4 vati. 0,4 vati. Nu, normāli, 0,4 vati, cik man te tīreiz patēriņš aizmirst. Vienalga, pat kvadrātveidīgais ir pat patērē nāk ārā nekā patērē. Caur visiem šitiem, kas saucās visā schēmā. Un cik reālais tas ir, un reālais, kas man te nāk, tāpēc mēs lūksim voltāžu. Nu, tester tiem blakām. Tā, tas ir, vajadzētu pilt šite. Cik man te ir? 5,43 volti. 5 volti. Un reālais patēriņš 5 reizes. Tas ir, reālais patēriņš 5 volti. 5 volti reiz 0,025. I 0,125. Tas ir, pēc kvadrāta diskā jau 3 reizes vairāk. Tas ir patērēs 100 mW nāk ārā. Jā, 125 un tur 375. Tas tieši 3 reizes vairāk. 3 reizes vairāk. Frekvence 342 kHz. Ka man ir spola. Un tas spolas redzams man ir tā reālā rezonanse 304. Man te tāda autospola, ģenotas auto, man 367. Te man ir 342, vēl bišķi zemāk, 342. 342, zemāk. Var viņš otrā pusē būt ģenerācija, tas ir, tas uz 400 kHz bija, vai uz iekšā, īstā rezonanse ir 374 kHz, tad ir, tas nāk pretfāze tieši gan izsnāk, pretfāze, bet tur nav tas ārsniskais efekts, nav mazāks, tas uz īsto rezonanci ir ārsniskais efekts mazāk. Vajag to 90 grādu nobīdi, kad 90 grādu nobīdi, tad tas ārsniskais efekts iekšā. Bet tad vajag kā lielāku voltāžu, un grūtāk to jaudu, tādā veidā. Kad ar pīcošos spolīklis, tas tādā no 188 kHz, 548 kHz, tā tad diapazons ir. Man 150 mm, 280 kHz, vai 465, tas ir 2 punkti vienkārši. Priekšā neizmērē. Mērījis esmu 25. gadā, 13.03. Tas pagājuši gadu to mērē.
Un spogi izgatavoti 2016. gadā, 11. maijā. Tas nozīmē 10 gadus atpakaļ. Šis kupoja 10 gadi ir. Nu, 11. maijā būs 10 gadi. Tas ir pēc cik tām dienām. Ne, kad es viņu filmēju un mērīju tā. Tas ir tā. Un galvēc, ka tas indikators, kas man nāk pat uz 150 miliampērām, knapi skarās pat tas zaļā. Vispār pat neskarās klāt. Tā kā, ja zaļā indikatoram uz zaļo trāp, tad tas ir ļoti labi. Un tā. Nu tā schēma. Ir kafija. Schēma ļoti vienkārša. Un galvenais, ka es no sākuma, davai, papīti paņemšu kaut kā. Papīti paņemšu. Diezgan stabils frekvents. Stabils viss strādā. Vienkārši kārtīgi iestē, vienkārši ķepļapiem kaut ko salūdē, kaut ko nes salūdēs. Barošana man tur ķepļap stāv. Un pēc to visu vajag iekšā. Tā es paņemu papīrīt. Un rakstāmā. Un uzzīmēšu šo schēmu. Man te ir viss. Tā brīdums, kas man ir. Kaut kā rakstāmē. Neredz. Kādas? Tā. Papīrs, kur man ir? Un šitās spola, kas ir vecā, man visgrūtāk, tā viens vadiņš ir kapacitāte ļoti maz. Man visgrūtāk uz viņu, tur ir kapacitāte lielāka, strādā labāk. Tā, un tā. Un kas kur kāds dēlīts, uz kur var rakstīt. Ok, dēlīts, šis smags dēlīts, kaut kāds smags dēlīts. Tā. Tā mēs tad kafiju, dēlīt. Tā. Es tagad nogriežos. Tā ģenerators strādā. Šitās kafiju uzlika. Tā. Schēma arī redzama. Nē, nav redzama. Te viņi ir. Tā viņi ir. Ok. Schēma ļoti vienkārši, tas ir Girmane. Nija. Transistors Girmanē. 1T. 321. V. Krievu V. Tas Krievu transistors, tas ir tā. Man liekas, ka viņš ir tikpat vecs kā es. Ļoti vecs transistors. Kāpēc es viņu tur taisu? Tāpēc, ka... Tāpēc, ka... Tā, paliksim to pašu pasaku. Labi, priekšā. Schēmiņa vienkārši ir ļoti prasta. Tas ir viens transistors. To redzēt. Otrs transistors. Te ir kolektors, imitēšu šo pusi, un bāze. Ok. Bāze. Tā, imitēri kopā. Imitēriem nāk plus 5 volti. Plus 5 volti. Plus 5 volti, lai plus iet ārā. Te traps ir 1, 2 tinum, 1, 2. Es te, protams, te nāk klāt, un te nāk klāt. Tas ir vienkārši. Un šeit ir mīnus 5 volti.
Protams, ka viņš voltāžu iekšā sadara lielāk. Te mēs liekam te pie šitā trafa, kas nāk te, te ir 1, 2, 3, vai 4, nu tad bija, labi, tagad 3 tinam. 4 bija 4 tinam. Un te arī te vidus, 1, 2, 3, 4. Tā, te nāk tā. Un te pie šitā, te nāk uz tejienu. No sākuma es viņu uztaisīju vienu tinumu un vispār neko nedarīju. Un viņš normāli ģenerējās. Tas Germāna transform tāda īpatnība. Bet neko regulēt nevarēja. Tas ir 10 km. 10 km. Un šeit vienkārši uz zemi kondensatoriņš 5 niferāti. Gribēju mazāk, ko nestrādāju. Tā. Un šeit ir tā, te tā izēja. Te viena, te ir kondensatoriņš. 1500 pifrātus vilkt. Bet strādā arī ar 5 niferātiem, arī var 2 niferāti, 5 niferāti. Vienalga, tur ir jāeksperimentē, tur jāeksperimentē. Tur nav nekāda problēma. Tā, šeit viens gradzens, un tos ir te 1, 2, 3 spolītes, un te ir caur šitā spolīte uz. Tā ir tāds iekšā. Te konektoriņi. Te ir mission coil. Te. Tā mēs apzīmējam. Un šitā, tā. Viņam ir kaut kāda 10 metru vats. Vītais pārs. Un man kapacitāte kaut kāda no 1 niferāta līdz 2 niferāti. Nu, tajās robežās. 2002, nu tā, vairāk par 2 niferāti, man kas, kad nav mans nācis uz tipu. Schēma ir ļoti vienkārši. Un gribējās vienkārši, lai, nu, pietiekami jauda nāk ārā. Te man ir viens resistors, un es ar viņu mēru to strāvu mēru. Un man vajag, lai būtu 150 miliampērs. Vai milivolti, un tas ir 150 miliampērs. Un tas tāds iešās. Un tā doma, lai būtu, jā. Tas ir tas noteikums, lai būtu. Tā ir tā strāva, kas nodrošina ārstašanas efektu. Mazāk strāva samazinās un var līdz 300 miliampērs arī. 300 miliampērs, bet tad efekts ir ļoti uzmanīgi, tas jādara. Ja 300 miliampērs tas ir ļoti uzmanīgi, ļoti īsi. Es pat, ka pirmās pūles, kas aizvien bija 600 miliampērs, es pēc tam, nevajag tik jaudīgi. Jaudīgs nevajag. Man bija, 6 miliampērs, man liekas, ka es bišķi pārcetos, tik jaudīgas sistēmas nevajag taisīt. Jaudīgas sistēmas ir diezgan, tāds, nevis bīstams, bet jocīga iedarbība, jau sakās, jā. Jocīga iedarbība tāda, kad tev vienkārši sāk spilgt. Tev, kā saucās, jo viņš jau šitā schēma, kā man doma, es marazmatiski domas pateikšu, kā vispār, kā man tā iekšā. Vispār kā vispār tā schēma strādā. Šitā schēma pat tiešo nelabo, nelabo tavu ķermeni. Kā vispār notiek slimības, jā.
tavā ķermenī kaut kāda iedarbības zāļa vai kaut kāda iedarbība dēļ vai ķīmisko iedarbību dēļ, tavā aurā izveidojas veidojums, kas atgādina kristāls. Un pēc tam tie kristāli sāk augt organismā. Viņi aug tikai tad, kad tavā aurā izveidojas tāds enerģisks veidojums. Ne otrādi. Un šitā spēle, šitā spola vienkārši iznīcina auras enerģētiskos izveidojumus. Viņš izveido, viņš viņus novāc, ar to rezonanci, kas ir, viņš novāc. Pēc tam organisms viņš viņš iedarbojas arī uz pašiem tie kristāliem. Un tādā veidā izvadās ārā visi saucās tādi liekie iekšā. Tad mēram kā līdzīgs kaut kā tā kā mazgāt trauks, vienkārši tev vajag, tu saziet, okay. Un tu vienkārši pēc tam skalo, organismu skalo. Un arī pēc skalo, tādā veidā. Kaut kā, tā ir tāda organismu, tas tā kā mazgātājs, tā, skalotājs, organismu, auras skalotājs, varētu, es nezinu, kā viņi Un, ja viņi lieto vairāk, ļoti ilgi lieto jaudu, tad viņš jau uz tās auras pamatstruktūru iedarbojas, jā. Un to pamatstruktūru, un tur ir tāda fiša, ka, tā aura ir spēcīga, un tu jau viņu kaut kādīgi ietekmē. Tur ietekmē, un tā ietekmē rezultātē tev ir, kamēr tā aura atjaunojās, tās spolas iedarbības, jā. Paiet kāds laiks, un tev ir tāda, ka tev viss vāk. Tev viss vāk. Tāda vilkšana priekš. Tās nav sāpes, tā ir tāda... Pat īsti nezinu. Labi, visi cilvēki uz to iekrīt, visi, kas pērk pišķiņas spolas, uz to iekrīt, viņi mēģina lietot daudz. Visi iekrīt, visus to iekrīt, viņi saka, 5 minūtes lietot, viņi lieto stundas, 2 dienā, un visi iekrīt uz to pašu. Pēc tam, pēc uz savas pieredzes, secina, ka tas neāster, bet ir kaut kāda jūtīga sajūta, un visas tās ģimnītes beidzot darīt. Un es esmu jau, nezinu, cik video redzējis, kur cilvēki nopirkuši aparātu mišinu, un pēc tam gribēja, ka labāk, ķipa izfantazē galvā. Tas marazmu paslimā. Tas tāds iekšā, tas marazmu izklaidējās, kad secina, ka tās tās iedomas, tās neatbilst patiesībai. Tāda vieta. Bet, tādā veidā. Schēma ir ļoti, ļoti prasta. Kāpēc tos gatavot, ka man to silcītu transtoriņu nesanāca parastā schēmā, kaut kā nevarēja dabūt lielu jaudu, uz maziem voltāžu, vajadzēja 12 volti, 12 volti pat nesanāca, tā jauda pietiekam, beigtāja, tā kā rezonanse, tāda iekārta, kaut kādi, varbūt vienkārši schēmas risinājums nav, es mēģināšu šādu trafiku taisīt, tad tādu. Kas nav, tad klāt. Šitā trafiku. Vai tā tie dinamiņi mēģināja. Šeit ir kondensatoru rezonanci, te liktu kondensatoru rezonanci, kaut kādīgi, ne tās, kaut kādīgi nespīgs signāls nāca ārā, tā. Ne jau, kad nestrādā galīgi, bet signāls nepatīk, jā. Signāls nebija smukas ārā, tādā veidā. Kaut kāda nobīta, notiek tam līdzīgi, un kaut kādīgi tā fiška, jā. Kas vēl tāds? Jā, es pat visu spolas izmēģināju. Viss tas, te. Tagad es mēģināšu te. Likšu atpakaļ uz ģenāku. Šitos ko es pieslīdz tā ir uz grūti.
Tā. O, tā. Tagad es palikšu, man te ir 5 volti, jā, barošana. Tagad kaut kur 9 volti būs, kad mēs ielikt 9 volti. Ai, tu vairs neceļās no te. Tas ir pie 60 mila, nu tas ir pie 50 miliampēri apstājās un vairs neceļās. Viņš vairāk par 50 miliampēri neteica, kaut vai 12 volti, tas ir maksimāls, ko izpildīs 50 miliampērs. Pirms, kad ikā pirmīt bija 300, nu tagad nav, ir 31 volts, tur, ka mēm, kad 9 volti ir, varojās, tagad 9 volti, jā. Un pie 9 voltiem, pagulīsim 9 volti, cik voltāži ir. Tā, testrīt, tā pilkšu, tā tiešos. Voltāži atsevišķi nav. Precīzi 9 volti. Ai, zinu, kaut kāds konteksts nav. 9 volti, redz, draugšās sinus tāds jocīgs. Tā, pie 9 voltiem man ir, man teikt, 31 volts, 240 miliampērs, un kvadrātveidīgais ir 12 volti. Un 87 miliampēri. 87. Tas ir pie 9 voltiem. Vairāk par 9 voltiem, nu, viņš nekādu jaudu neceļās. Var kaut kāds nu kā. Tā. Man liekas tā, es tagad pārlikšu barošanu pa tiešo no 5 voltiem. Kad pielikšu, tā man baroklis ir 5 voltīgais. Uzreiz izslēdz ārā. Tā, priekšā. Pielikšu 5 volti pa tieši. Nezinu, pazīšu, reāli. Jo tam bišķi mazāk par 5 voltiem, tad 5,2. Tā. Ok. Patiešo, tas 5 volti patiešo. Man 5 volti patiešo. Es uztīšu tā 18 volti. Kvadrātiskais ir 7 volti. 7,3. Pa 7,4. Labi. Un te ir 160 miliampērs. Dažādi maksimālais. Un kvadrātiskais 56. Tā 5 volti. Bet man ir kaut kur raustās. Šitās pulti ir raustās. Es tagad pārlikšu citas poli. Es pārlikšu to bubļiņus un bubļiņu gals. Es tagad tātad bišķi. Vienkārši varēs redzēt, kā. Tagad man ir 5 volti. Precīzi 5 volti. Vai izgāja ārā man. Man tas, ko tas ir. Man te bija. Viss izgāja ārā, viss izjuta. Tā nepareizi. Tā.
otru reizi. Nepareizi. Šitas. Tas ir 10 kilo. 10 kilo. Tas ir viss. Vajag pacelās voltāžu. 9,6 volt. Nu, labi. Te ir brīnums. Nu, pīcot tā schēmiņu ieslūdē kārtīgāk. Viņi kaut kas tur tāds kontakts raustās vai kas. Izmēs ārā. Šitā frekvence ir ģenerējās tāpatās. Tas ir 508 kHz ģenerējās tāpatās. Paša ģenerācija notiek. Patērīšana tāpat. Es mēģinās. Tā. Šitās pūl 290 kHz. Bubļiks man tagad deg. Un tur ir 200 mAh. 200 mAh. Tā izstāsta. Bubļiks tā. 200 mAh. Zaļais foniņš, ka te tālāk. Zaļais indikatoriši nāk ar. Tāds. Tas ir šitās pūlīt. Tagad mēs nevienam. Normāli, noregulējās. Viņi man kaut kādi 300, no 290 vai 330 kHz kaut kā cik viņam tas ir. Es neesmu uztaisījis viņam to līkumu. Tagad pilikšu nākamos pulīt, kas te ir. Tā, otrs nākamos pulīt ir. Viņš tam kaut kas 4 kHz. Tur nāk uz gals. Svācam vārdu. Tā, izrājam ārā. Tā. 353 kHz. 350 kHz. Redziet, te ir 150 mAh tieši precīzi. 150 mAh. Un indikatoriši, tā, knap tēk. Zaļo foniņu trāp. Izmēšu trāp, tas ir 50 mAh. Tā. Un spolīt, kas man ir oranžā, tā man ir uz 200 kHz. Mēs kaut kā visu atrodām. Un te izraidam ārā. Tā. 200 kHz, 200 kHz, šitās pogas, 200 kHz, 328, 332, iekšā tāda oranža ir, arī te strādā, tā, viss strādā, šitās pogas 300 kHz, 198 kHz, viņi man 200 kHz, tāpēc ir uzlīts. Kur rezidents frekvence ir 206,6 kHz. 206,6 kHz. Šeit man ir 202 tagad. 202. 202. Es lieku spolēm virsū. Samazinās 199. Jā, 200 kHz. Gaisāk viņam 202. Tā. Normāli. Es uzskatu, ka normāli. Īstenībā viss pols, viss diapazons, principā, kas 200 līdz 400 kHz pols, strādā. Šitā autoģeneratoru tādā veidā. Ka voltāža, vienmēr, ka šitās pols voltāža mazāk 15 volt tikai, jā, bet te ir 300 mAh. Te 17 volti, bet 300 mAh. Man principā tās uz to tas nav 5 volti, tas ir 5 volti barojās. Es uzskatu, tas ir normāli. Un vienīgais, kas te ir, patēriņš, te ir viņam vairāk, te ir kaut kādamīs 70 mAh, 65, 700 mAh patēriņš, patēriņš, ka palādājās. Lielāks, jā. Iekrīsim ārā.
Varbūt tas pat viņš papalinājas. Tā. Kāpēc man nestrādā? Aizgāja. Redziet, viņš pat tā ģenerācija kaut kādi ar palādinātu hidrokītu. Tā. Sinus varētu būt skaistāks. Es domāju, tev varētu būt. Varbūt lielāks koncentrēšanas pīlaks un klāt. Apviensim papildus robots. Panēs atariņas. Redziet, labāk. Varbūt 5 nifrāt koncentrēt. Tas tur ir jāpaeksperimentē. Tā doma vienkārši ir. Vienkārši schēmiņi, bet vienkārši schēma, lai realizētu kaut kādu ļoti darbietilpīgu pasākumus. Vajag jau taisīt schēmas, kas nav tik darbietilpīgas, vienkāršāk, bet tas vēl nenozīmē, ka tās vienkāršās schēmas, tās, kad kurš būs vienkārši izgatavotas, kur nav ilgi jāsaspringst, tam līdzīgi, ka viņam būs labs ārstnieciskais efekts. Tur tāds ir. Es šeit tā tas viss jāpieeja. Mums vajag tāds. Te sakam, ka man tā schēma, tur bija visādi impulsīvi režīmi. Strādāju, piemēram, viss strāda, indikatori viss strāda, tam līdzīgi, šito trafu. Bija šā trafu taisīt, bija tādi impulsīvi režīmi, ļoti plaši diapazons, pat 1,6 MHz, 1,5 ļoti augstā frekvenci gāja. Bet signāls ir impulsīvs, viņš ir ļoti sarežģīts, bet sinus, bet daudz daudzas tās garumā. Varbūt vajag uztaisīt tādu schēmiņu, jā, varbūt viņi ir ļoti stipri ārstnieciski. Piemēram, tur uzstājas to schēmu, es kā saku, signāls ir sūdīgs, tā, bet ārstniecisks efekts būs grandios. Tur ir tā fiška. Nekur nav garantēta, ka kaut kādu tādu sinus dabūsi, tad būtu vislabākais ārstnieciskais efekts. Nav fakts, ka tas tā ir. Mēs te tās pieņemsim tās mišķi, tās iekšā, pieņemsim, škāla augšanas ir tāds caur neonu lampiņām, un tur pieņemsim frekvenci 1,2 kHz, un tur daudz visādi, un viņš pavisam savādāk strādā. Tur ir tāds visādu zemfrekvenču, tad visādi impulsi, dažādi garumi, jā, un ikās skatās, ka tā ir zemfrekvence, bet tās garmonikas, kas izdāt ļoti augstfrekvences, viņas iedarbojas uz skāla augšanu. Un, piemēram, šitās pogas, tīvs sinus neiedarbojas uz skāla augšanu. Tā ir. Šeit nav tik šitās tēmas, nav tik vienkārši. Bija vienmēr pagājuši 10 gadi. Bet es īpaši neesmu izkustējies no tās saprašanas. Kaut gan tu tā lieta, ka es uztaisu kaut kādu schēmu, ko domā uztaisu, un pēc tam saprotu, ka tā schēma, es tagad izjaucu, un saprotu, ka man jāuztais vienkārši kā eksperimentāts jāuztais. Es tagad kā marazmāts domā, ka man tagad redzēt. Un tagad, kā uztaisīt tos sinus, bet tas iepriekšējais bija ļoti specifisks neatkārtojums, jā. Un vajag viņu uztaisīt kā paraugu, ja pēc visu puls līdz cilvēku līdz, nelīdz, ja, un viņš pamēģināšu. Kā es pirms uz sevi, es visādas pulas variantu pamēģinu,
man nelīdz, pēc tam es atceros par kaut kādu spoku, es kaut kādu testēju, uztaisīju, bet viņi izrādās, viņi man līdz. Man tas ir asins process, tur nedēļu gāja, gan domāju, ka gan zātē jāsauc, jā, ķipā, man pēc muguras sāpē. Un maigās, es sapratu, ka uz vienu vādu sistēmu, lieliski strādā. Man tas pola nostāvēja, 7 gadus. Es uztaisīju, 7 gadus nostāvēju, vienkārši. Kā iekšā. Tad es sataisīju tās polas ar vienu vārdu, visādas, jā. Visādas sataisīju vienu vārdu. Bet, kā ģenerators uz viņiem vislabāk strādā, tas ir, ja tas būtu tik vienkārši, kā izrēķināt, izkalkulēt, un tev viss strādā, tā tas nedarbojas. Tā. Jo, piemēram, visādi, jo uz rezonanci ļoti stipri. Varbūt, ka vajag jaunos kondensatorus sapirkties. Paskatīs, kā. Mēs neesam ko tagad pircis, jo man ir visādi veci detaļas ir. Es esmu izglodējis no schēmu. Nē, man jauns ir kaut kā, bet ne priekš rezonants man nav tieši priekš rezonants. Man kaut kā, man ir priekš tur 100 pifaradīga, tāda mazas kaut kā kondensatoriņa kaut kā, ko es jauns saprikus. Ja tad pasies kaut kā tropēt. Piespiež. Tas nozīmē, ka kāds konteksts nav. Vai kas tas nav. Jā, viņš ģenerējās uz to lauku, kas tur, uz to lauku ir, uz to lauku, uz pulēm stāv virsū. Viņš kaut ko sāk iedarboties stiprāk, viņš ir uzlādējis vai kā. Savādāk izstāsta. Jā, 300 mAh. Voltāžs nokritās, tas 15 volti, kas nav, viņam bija vairāk kas. Tā, jāuzraksta, tā. Uz pulu 200 kHz. 200 kHz. Tā, 200 kHz. 16 volti. O 300. 306 mAh. Kvadrātiskais ir 107 mAh. 107 mAh. No 7 voltiem ir 6 volti. 6 volti. Tas ir 16 voltā. Mēs rūpējam pareiķināsim. Un patēriņš no 5 voltiem. 5 volti. Kāpēc, jā. Kas? Tā, tas ir 55 mAh kaut kā. 54 mAh. Nav 60 mAh. Tas nozīmē tā pārreikinājums, kas tur ir. Patēriņš ir tā 55 reizes 0,054. Tas ir 0,27 vati. Mēs reiķinām tagad uz maksimālu, kas ir, tas ir 16 reizes 0,306. Ir tagad 4,9 vati. Tas kvadrātiskais ir 6 reizes 0,107. Kvadrātiskais ir 0,642. Tā. Tas ir vienalga, jo tas ir 2 reizes vairāk. 2 reizes vairāk nekā patērējās. 2 reizes vairāk. Tur.
tādā veidā. Tāds, cik es tev ilgi pļāpāju. Tā, jābeidz tas video. Schēmiņa šādi. Raksturu liela, nekad tāda parātiski 200 kHz. Un es domāju, ka to varētu beigt. Es veselu stundu pļāpāju. Tas ir pārāk ilgi.